Labdien! Prieks jūs redzēt saulainajā Jūrmalā šodien, šajā brīnišķīgajā vietā, kur mēs varam parunāt par kultūras mantojumu Jūrmalā. Tā ir tēma, no kuras mēs it kā visi šeit esam izauguši, kas ir mūsu saknes un mūsu atmiņa. Un šobrīd, protams, būtu ļoti aktuāli saprast, kā to nest rītdienā, kā mēs varam to saglabāt, kā mēs to varam nodot nākamajām paudzēm, kā mēs to varam parādīt plašāk pasaulē. Un mūsu šīs dienas domnīcu iesāks tāds vēsturisks ieskats zvejniecības tēmām. Es aicinātu Kārli Fogeli no Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturnieku ar ieskatu zvejniecības attīstībā Jūrmalas teritorijā. Tā kā lūdzu, skatuvi tavā rīcībā. Tā, labdien visiem! Paldies par pieteikumu un iespēju būt šeit. Tad es vēlētos ieskicēt tādu nelielu tīklu vēsturi, kas vairāk asociējās uz Jūrmalas un vispār Rīgas jūras līča piekrastes attīstību. Un arī par to, ja mēs runājam mūsdienās par zvejas tīklu saglabāšanu un to amatu prasmi nodošanu nākotnes paudzēm, lai arī mūsu bērniem arī pēc 100 gadiem tīkli, kas atrodas muzejos vai kādās citās vecās zvejnieku sātās, lai tās vēl saglabātos arī mūsdienām. Bet arī, kā izrādās, mēs neesam pirmie, ko šis jautājums nodarbina. Un arī pirms 100 gadiem bija cilvēki, kas diskutēja un arī gan publiskajā presē spried par to, kā vajadzētu konservēt tīklus, kā viņus iepirkt, kā uzlabot vadus, venterus, liekaču tīklus un visu pārējo. Bet iesākumam jau no senākajiem laikiem, kad cilvēki ienāca Latvijas teritorijā, varētu teikt, ka divi senākie amati varētu būt medības un zveja. Šīs amata prasmes pastāvējuši, lai nodrošinātu kādu cilvēku grupas iztiku vai tālāk izdzīvošanu. Konkrētai pārtikas ieguvēji vajadzēja arī attiecīgos rīkus, medībā medību un zvejai zvejas. Līdz mūsdienām populāri zinātniskajā, gan nezinātniskajā literatūrā ir nosacīti maz, varētu pateikt, literatūras vienības par zvejas rīkiem, kā arī par jūras piekrastes zvejas rīkiem. To pielietojumu, veidošanu, vēsturisko izcēlesmi, attīstību un tam līdzīgi. Pastāv tikai, teiksim tā, nosacīt pāris pētnieki, kā arī raksti, kas pievērš nosacītu uzmanību vai arī apraksta tikai konkrēts detalizētus, teiksim tā, gadījumus par piekrastes zvejnieku ciema, teiksim, zvejas rīkiem, attīstību, veidošanu un tā tālāk. Teiksim tā, kā mēs varam minēt, kad jau senākie tīkli, kas ir pastāvuši Latvijas teritorijā, ir jau no aizvēstures, pateicoties arheoloģijai Lūcijai Vankinai, kas ir pētījusi Sānats akmeni, ir jau atrast senākie, teiksim tā, tīkli un zvejas, teiksim tā, piedarumi. Ja mēs atkal skatāmies no tādas etnogrāfiskās spektras jaunajos laikos, tad, protams, mēs varam plaši runāt par lina tīkliem, lina diegiem. Jo kā arī zināms, kad lins jaunajos laikos bija viena no galvenajām lielākajiem zemnieku ienākumu avotu precēm. Nereti arī piekrastes zvejnieki savas preces, kas bija, protams, pamatās zivs, kas tika noķert jūrā, iemainīja pret sauszemē, pieņemsim, vidzemes zemniekiem, kas audzēja linus, un iemainīja, pieņemsim, teiksim tā, zivis pret lina diegiem, no kā tālāk tika, teiksim, gatavoti tīkli. Arī otrs veida
tīkli, kas pastāvēja tik gatavot arī no kaņepāja diegiem. Tikai ar 19. gadsimtu otro pusi Latvijas teritorijā palika izplatītāk pieejamāk kokvilnas diegi. Un tā var teikt, ka 19. gadsimta 80. un 90. gadiem lēnām kaņepāju un līna diegu sāk nomainīt tie kokvilnas diegi. Jo, protams, tie bija izturīgāki, labāk kalpoja ilgāk ūdens apstākļos, un, teiksim tā, galvenais bija izturība. Protams, ja mēs skatāmies mazliet vēl no vēstures, tad vēstures pagrieziens varētu pateikt 1901. gada dibinātā Rīgas Jūrmālas zvejniecības biedrība, kur ar 1904. gadu 3 gadus vēlāk sāk importēt ārpus Krievijas impērijas teritorijām šeit uz Latviju, teiksim tā, uz Latvijas teritoriju importētas tīklus, kas savā laikā bija izturīgāk par visiem kaņepāja, līna vai kokvilnas diegiem. Un lēnām var pateikt to, ka mums ar 20. gadsimtu pašu sākumu parādās cita veida tīkli, kas jau ir importēti no ārzemēm, ārpus mūsu teritoriālajām robežām. Bet, protams, pienāk arī kargadi, neatkarības izcīnīšana un nosargāšana. Un, protams, ar Latvijas valsti lēnām ar visām biedrībām mēģina uzlabot un teiksim tā, attīstīt visu to piekrasts zonu zvejniecību no visām kara sakām. Protams, tas prasa vairāks līdzekļus un tas ir mazliet cits gadījums, bet tas joprojām nodarbina, teiksim tā, gan ministrijas, teiksim tā, resursus un prātus, kā uzlabot zvejnieku ciemus un arī tos rīkus un kā uzturēt šos visos ciemats, gan arī tas pats arī atspoguļas uz iekšzemi. Tāpēc arī ar to dažreiz nereta resursu trūkumu, kas notika visur, sākās parādīties pirmajās, var teikt, varētu runāt par pirmajām publikācijām, kas raksta par to, kā saglabāt, jeb iekonservēt tīklus. Un tur tiek rakstīt, un tur tiek izdalīt, teiksim tā, 3, varētu teikt, punkti. Viens, kas ir jau vēsturisks, ir tīkla apiešana saivām. Ja tīkls tika bojāts, protams, trauma rezultātā vai kā cita apstākļa dēļ. Otrs bija, protams, kas bija tīklu apkopšana, bija žāvēšanas, dažādi veidi statnēm un tālāk pārbaude, respektīvi lāpīšana. Un tad trešais - tīklu konservēšana, lai palielinātu satrūnēšanas procesu. Pieļaujams, ka 19. gadsimta tīkla izturības palielināšana izmantoja ugunskura dūmus. Tos kādu laiku paturot virs ugunskura, toties ilgtermiņā tas ir izrādījās neefektīvs pielietojums, jo ātri vien jūras ūdenī izskalojās, ja izmazgājās ārā visi dūmi, kas palielināja mazliet tīkla izturību. Tomēr jau 20. gados parādījās tāda lieta kā akmeņu ogļu darva, jeb kolteris un pernīca. Ja mēs runājām par akmeņu ogļu darbu, kā tika konservēti, tad tīkls bija jāmērcē 50 līdz 80 grādu karstā darbā, lai kokvilnas diegos sasūktos darbu un palielinātu tā izturību. Nevarēja mērcēt uzvārītā darbā, jo tādēļ tīkla izturība krasi samazinājās, notika pretējais process. Otrs bija pernīcā dievu, cits variants bija, kad akmeņogļu darbu atjauc arī ar petrolēju un tādā veidā arī palielināt tīkla izturību. Cits variants bija pernīcā diegs, cits bija, ka vajadzēja turēt tīklus pernīcā, kur vajadzēja noturēt līdz pat 1 mēnesim, lai palielinātu tīkla izturību, kas caur zvejniecības praksi un zvejniekiem arī no Jūrmalas apstiprinājis to, ka tas ir labāks risinājums nekā turēt akmeņu ogļu darbā vai arī sajaucot ar petrolēju. 20. Protams, ja mēs ejam tuvojamies tuvāk mūsdienām, tad 20. gadsimta otrā pusi ar visiem vēsturiskajiem, traģiskajiem pavērsieniem mums ienāk tāda lieta kā sintētiskie diegi, arī, teiksim, parādās kā kaprona diegi un viss cits, kas lēnām izmaina, teiksim, visus mūsu tradicionālos tīklu, teiksim tā,
saglabāšanas, lāpīšanas un darināšanas tās prasmes, un arī savā veidā pazūd arī tādas liecības kā pa konservēšanu un saglabāšanu. Jo, ja mēs skatāmies un skrupulos, pieņemsim lasīt periodikas avotus par visiem piekrastes kolhoziem un sovhoziem, kas nodarbojas ar zvejniecību, vairāk neparādās tādas svarīgas aspekts, kā saglabāt to tīklu, vai konservēt, vai mēģināt viņu lāpīt, vai arī risināt kā citu, teiksim, variantu tā ilgtermiņa noturēšanai. Protams, ja mēs runājam par mūsdienām, tad mūsdienās vēsturiskās attīstības dēļ tīkla aušana darināšanas metodas ir gandrīz pilnībā izzuduši no Latvijas krasta zonas. Ja mēs skatāmies plašāk, no Nīdas līdz Pāvila ostai pārstāv piekrastu zonu apdzīvo tikai lietuviešu vasarnieku vairumā. Jo zvejnieki ar to pusi paliek arvien mazāk, un, protams, ir indivīdi, bet tie indivīdi vairāk nepiekop varbūt tās senču prasmes un vecā tā iemeņas, par kurām mēs gribētu varbūt plaši runāt mūsdienās, vai kas mūs nodarbina. Ja mēs ejam tālāk pa Latvijas piekrasti, tad no Ventspils, no Užavas līdz Kolkai un Lībiešu krasta zonu vairāk neapdzīvo cilvēku, un tur ir tukšums. Un, protams, ar cilvēku tukšumu arī ir zvejniecības tukšums. Un arī viss tās iemaņas mums ir tikai palikušās nosacītās arhīva atmiņās, pierakstos un publicētos grāmatu rakstos. Ja mēs turpinām soļot gar piekrasti, tad par Tukuma novada piekrastes zvejniekiem un līdz pat, teiksim tā, Jūrmalas pierobežai arī tas pats. Protams, ir Angurē, ir izplatītāka zvejniecība, bet arī, ja mēs skatāmies mūsdienās, tur vairs nav tas, kas mums ir vajadzīgs. Un pa Jūrmalu ir sarežģīti runāt, jo jau kā 19. gadsimta beigās, balstoties uz viena pētnieka, Viļa Veldres atmiņām, kurš jau bija rakstījis, ka Jūrmala jau bija kurortu pilsēta. Un ka 30. gados Bulduros un Majoros vairāk nebija neviens no vada vilcējiem. Ja viņš intervējot vienu zvejnieku bija rakstījis, ja tas zvejnieks 30. gados atcerās, ka kādreiz 19. gadsimta beigās vēl bija viens vai divi nosacīti vada vilcēji, tad 30. gados tur jau nav neviens. Un, protams, ar to mēs varam runāt tā zvejniecības un tā tīklu iemaņas un zvejniecības prasmes arī ir izzuduši. Un ja mēs vēl ejam tālāk, no ādažiem līdz ainažiem, tad tur ir tāpat problēma, ka tas ir kļuvis par Rīgas, teiksim tā, apdzīvotības areālu, vai arī, kas nereti notiek, kad visur ir privāts, ir žogi, un ka tur arī nav tie zvejnieki. Protams, izņēmums ir Salatsgrīvs un Cernikavas Nēģu zvejnieki, arī piekrasts, bet tie amatprasmes arī paliek ar vien mazāk. Ja 19. gadsimtā sanāk iešana jūrā nozīmēja pamata iztiku, izdzīvošanu, un savā veidā tas arī bija dzīvesveids, tad mūsdienās šī prasme ir saglabājusies tikai muzejos. Pētnieki vai atsliecinieki atstātās publikācijās un atmiņās. Mūsdienās vairs neatrast plaši amata piekopējs, bet, protams, arī pastāv izņēmumi. Bet vairāk nav tas, ko mēs tik krasi vēlētos. Ir liels ieguvums un prieks, skatoties visus muzejus, kas nodarbojas ar zvejas tīklu saglabāšanu un kopšanu, kad ir saglabājušies tīkli no 20. gadsimta, bet arī lielākā problēma tāda, ļoti daudz tīklu no saglabāšanu tiem laikiem, no 19. varētu mēs vispār nerunāt, jo nav Kaņepāja vai no Līna. No 20. gadsimta pirmās puses ir ļoti, ļoti rati vai vispār nemaz. Un tāpēc lielākais jautājums, ja mēs runājam par tīklu saglabāšanu un tām prasmēm, tad jautājums tā, kā mēs to nodosim nākotnē. Kā mēs uzturēsim muzeja krātuves, kā mēs saglabāsim tīklus no satrūnēšanas, kā mēs nodrošināsim apstākļus, kā mēs nodrošināsim ilgtermiņā attiecīgi ķīmisko konservēšanu. Jo varbūt tā konservēšana derēs 10 gadiem, vai tā konservēšana un restaurēšana derēs 50 gadiem, lai saglabātu tās prasmes arī ļoti, ļoti ilgā ilgtermiņā. Bet tas svarīgākais secinājums ir
un mana pieredze, kad ir svarīgi apzināties, kad mums kā pētniekiem, amata piekopējiem, cilvēkiem, kas vēl mēģina saglabāt šo prasmi, vai arī citas prasmes, kas nodrošina jūrmalas un vispār, teiksim, piekrastes zonas kultūra vēsturisku saglabāšanu, ka mums vēl ir doti, apmēram ir pāris gadi, es teiktu 5. Jo cik nav būtis visādās ekspedīcijas intervijās, ja mēs gribam vēl satikt kāds cilvēks, kas ir dzimuši 1930. gados, tas ir Dieva dāvana, bet lielākais, kas grūtākais ir atrast cilvēku, kuram vēl ir skaidra galva, kurš vēl to stāstīt. Un vēl grūtākais ir atrast to, vai tas cilvēks var parādīt, kā viņš to saivi turēja rokā. Jo dažreiz ir ļoti interesanti amatu piekopēju vienu, teiksim, amatu rāda, ka dara tā, bet tas cilvēks tenī piekrastē, varbūt to roku vai to īkšķi vai vispārreiz tur vispār citādāk. Un tas arī ir dažreiz atšķirība. Un tāpēc, ja mēs tā kā runājam, tad, ja mēs kā muzeji, kā vēsturnieki, un, teiksim, ja mums nebūs, varbūt nemainīsim mūsu domāšanu un neskriesim avantūriski dienā gar piekrasti, gan no visurienes, gan no Nīdas līdz Ainažiem, tad vēl pēc 5 gadiem, diemžēl, bet tā ir realitāte, nebūs neviens, kurš vēl varēs pastāstīt kaut vai pēdējā skaidrās atmiņas par to, kā kādreiz bija, ja mēs runājam, teiksim, tā pa 30. gadu var beigām, un varbūt vēl līdz, teiksim, tā 44. kad nosacīt vēl varēja izlīst vai kaut ko piekopt, un, protams, kolhoz mainīja radikāli visu. Liels paldies! Šis bija tiešām ļoti labs ieskats. Jā, kāpēc fokus bija uz tīkliem? Tas ir tas, ko es sākumā nepateicu, bet kas ir ļoti svarīgi. Jūrmala šobrīd ar Tukuma novadu kopā mēģina apzināt tieši tīklu aušanu kā vērtību un iesniegt nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Jo tas ir tāds elements, kura kontekstā ir saglabātas gan prasmes, gan daudzi rīki, kas līdz ar to ir pastāvējuši līdzās šim arodam. Un tas ļoti labi, kā jau vēsturnieka prezentācijās varētu redzēt, attēlo to ceļu, kā vispār zvejniecība ir attīstījusies šajā reģionā. Un nākamo runātāju aicinu, jo mums šodien jāmēģina būt tiešām raitiem, atmiņu stāsti par zvejas prasmēm Jūrmalā. Aicinu Līgu Strazdu, Jūrmalas muzeja krājuma speciālisti. Paldies. Es laikam sākšu ar pārvietošanu, mirklīti. Es aiznesīšu pie jums tuvāk šo, kamēr es runāju. Šis ir Jūrmalas, bet ar mikrofonu. Tātad priekšmetu, kuru es jums novietoju tuvāk saulītē, lai jūs varētu labāk redzēt. Tas ir Jūrmalas muzeja krājuma priekšmets. Tas ir traļa makets. Es viņu atvedu šurp šodien tāpēc, ka tādas lietas parasti mēs neredzam. Viņas neliek ekspozīcijās, viņām nevar atrast īsti tādu eksponēšanas vietu, bet šodien pie mūsu sarunas es domāju, ka tas īstenībā ļoti, ļoti nodara un vienmēr ir svarīgi kaut ko arī redzēt, ne tikai dzirdēt par priekšmetu, par ko mēs runājam. Zināmā mērā arī es esmu piedalījusies šī projekta sagatavošanā par tīkliem, jo strādādām šajā vietā, Jūrmalas Brīvdabas muzejā, es esmu intervējusi 2 tīklu audējas, vai pareizāk sakot, tīklu lāpītājas un veidotājas, un vienu zvejnieku, piekrastes zvejnieku, kurš varēja dalīties ar savu un savas dzimtes, savu vecvecāku pieredzēm attiecībā uz zveju un konkrētu uz tīkliem. Mums bija tā lielā laime un faktiski tā retā izdevība, ka viena no mūsu darbiniecēm, kura strādā šajā muzejā, agrāk bija viena no tīklu darbnīcas meistarēm. Viņu sauc Zoja Milovidova, un jūs viņu arī redzat. Viņa šodien negribēja runāt, bet tikai rāda. Un viņas prasmes tātad ir pilnīgi īstas, autentiskas. Tātad viņa patiešām ir lāpījusi īstus tīklus.
Bet varbūt atšķirībā no tiem tīkliem, par kuriem stāstīja kolēģis, kuri tātad bija gatavoti no kokvilnas vai līna vai kaņepēm, tās sievietes, kas strādāja šeit Uzvarā tīklu darbnīcā, jau tātad sākot no 64. gada, kad tā tīkla darbnīca tika izveidota, viņas jau strādāja ar moderniem materiāliem, tātad ar kapronu tīkliem. Un tātad tie jau vairs arī nebija tādi vienkāršie metamie tīkli vai velkamie tīkli, bet tie jau bija tādi tā kā zvejas rīki, un viens no tiem lūk tātad ir šāds tralis. Tīklu pats princips, ko nozīmē tīklu darināšana? Mēs dažreiz lietojam, tā sakam, tīklus vai nu auž, vai nu sieja tīklus tad, kad to darīja tā kā mājās, auda tad, kad tos tīklus darināja jau ar zināmām pusautomātiskām ierīcēm, bet jau tātad 20. gadsimta vidū, tuvāk mūsdienām, tīklu linumu. Linums ir tīkla audums, pašas tīklu darinātājs vairs netaisīja, tās jau to saņēma gatavu no rūpnīcām, bet šie zvejas rīki bija jāpiegriež, jāsagatavo. Respektīvi, tad, kad mūsdienās pētnieki vai tādi cilvēki kā es, vēsturnieki, sāk pētīt šādas lietas, mums ir jāiepazīstās ar to terminoloģiju, ar tiem vārdiem, kurus tad lietoja zvejnieki, tā aprakstot savus rīkus. Un tā tad, ja mēs sākam par tīkliem runāt, tad tīkls ir tīkls tikai tad, kad viņš ir iestellēts kailēs. Kaile ir kas? Kā jūs domājat? Vietējs vārds no šī te pašas vietas, no Jūrmalas. Kas ir kaile? Vai kāds zina? Aukla. Taisnība. Kaila ir aukla. Un tā tad vārds iestellēt nozīmē iesiet tīkla linumu, tīkla audumu tajās auklās. Un tikai tad, kad viņš ir iesiets, tad tas tīkls īsts ir tīkls, tas ir tātad darbrīks. Lūk, un tuvāk mūsdienām šie darba rīki palika aizvien sarežģītāk, un kā jūs redzat te priekšā, lai sataisītu šādu, tādu mēs vienkārši runājot kuli, kuru velk divi kuģīši, vai divas laivas, vai divi kuģīši, tur bija tas tīkls bija jāpiegriež pēc piegrieznēm, un tas bija diezgan tāds prasmes, labas prasmes prasošs amats. Tīkla darbība savu pastāvēšanu beidza kopā ar kolhozu beigām. Respektīvi nevis kolhozu, bet ar akciju sabiedrības Jūraslīdes beigām. Kā Jūraslīdes beidzās, tā arī darbinieces savu darbu tur arī pabeidza. Mūsdienās tāds īsts aktīvs tīklu veidošanas process piekrastē vairs nenotiek. Tomēr individuāliem zvejniekiem dažreiz ir vajadzīgi nestandarta risinājumi, un tad viņi dodas pie mūsu, piemēram, pie mūsu intervētajām tīklu meistarēm. Otra tīklu meistara, kas arī šeit dzīvo, sauc Ināra Everte. Viņa šodien nav, bet kolēģis minēja, ka ir vajadzīgs pēdējā brīdī savākt visas tās atmiņas un tās iemaņas, tad mums ir darba lauks, ko mēs varam darīt. Otrs un varbūt arī noslēdzošais jautājums ir par to, ka vai viss ir zaudēts un vai viss ir palicis pagātnē. Nē, īstenībā tā nav, bet tas viss ir palicis tādā marginālā stāvoklī, prom no īstā biznesa, projām, bet individuāli zvejnieki jūrā iet, un teiksim, šis amats tiek piekopts tādā nelielā apjomā, tad ir jāizmanto vecās prasmes. Tad, teiksim, šī zveja, kas ir tā kā industriālā zveja, tad tās metodas nedara, bet tad ir jāatgriežās pie senajām prasmēm, senajiem rīkiem. Vēl es aicinu visus, kas klausās, vēlāk drusciņi apstaigāt muzeja ekspozīciju un paskatīties tīklu būdā pie sienas. Ir viens brīnišķīgs eksemplārs, kurā var redzēt, kā tīkls ir iestelēts. Viņš ir fragments, protams, lai varētu izlikt pietiekamā, tīkls ir liels, garš, vai ne? Lai varētu viņu izlikt, viņš ir tā kā uztaisīts fragments, bet tur var redzēt gan gremdes, kas turēja tīklu pie grundzes, un arī pludiņus, ko senāk taisīja vai no priedes mīzes, vai arī no ievestā korķa, bet mūsdienās tie jau ir tādi priekšmeti, kurus jau veikalā var nopirkt gan tādas smagas virves, kas ir gremdes, gan arī tādas vieglas virves, kas ir tādas tā kā pludiņa veida. Lūk, tad es aicinu arī
apjautāties saviem radiniekiem, apjautāties sev pazīstamiem cilvēkiem, īpaši jūrmalniekiem. Pārsteigums vienmēr rodas tajā brīdī, kad liekas, ka tavs radinieks ir parasts cilvēks, vai ne, kas tur dzīvojis, kaut kur strādājis, bet izrādās, ka viņa tēvs, māte vai kādi citi tālāki radinieki, vectētiņš, vecmāmiņa, nāk no zvejnieku dzimtas, un tā zvejnieku dzimta šeit ir dzīvojusi ilgi. Un es savu pētījumu laikā esmu atradusi vairākas tādas dzimtas, un es arī turpināšu viņas pētīt, tā kā vēsturniece profesionāli. Un vēl ir iespēja visu tā kā savākt un redzēt. Labi, paldies par uzmanību. Liels paldies. Man patīk, kad Līga jau tā domās pievērsās mūsdienām ar ļoti optimistisku skatu. Un es tiešām gribētu, ka mēs pamazām ieejam tajās no pagātnes sajūtām, nākotnes sajūtās, jo mēs esam spējīgi tiešām nestarīt šo lietu tālāk. Bet tagad burtiski uz kādiem trim īsiem vārdiem Anitru es varētu aicināt. Anitra! Anitra šodien vada lūgdarbnīcu, kur tieši šīs senās prasmes, kas ir zvejas tīkla laušana, jeb siešana, viņa pielieto, lai veidot iepirkumu tīkliņu. Un Anitra ir arī vides gids un Rojā un žurnālisti, ja? Un bija. Un šobrīd Rojā ir izveidojis audio stāstu tieši par zvejniekiem tajā jūrmalā, jeb pusē. Un viņai varbūt ir pāris vārdi arī ko pateikt. Labdien! Dievinu Jūrmales Brīvdabas muzeju un tiešām visu vasaru gribējās šeit atbraukt, paskatīties, ko jūs darat un arī sagaidīt Rojā, jo mums ir arī interesants jūras zvejniecības muzejs. Tagad Kaltenes klubā būs burinieku ekspozīcija, bet, Rojā es dzīvoju gadu. Apzinīgo lielo darba dzīves pavadīju Rīgā kā žurnāliste un vadīju žurnālu Vides vēstis un likās ļoti interesanti. Viena problēma ir sintētisko tīklu piesārņojums jūrā, jo dabīgā linuma tīkli jau ir praktiski izzuduši, neviens ar viņiem vairs neņemās. Un man vienmēr ir gribējies saglabāt dažādas senas prasmes, gan adatas pinumu, gan arī devos Mazirbē pie zvejnieka un lūdzu, lai viņš man iemāca mest tīklus. Tad meklēju YouTube, kā taisa iepirkumu tīkliņus, jo tāds iepirkuma tīkliņš arī dod iespēju saglabāt seno prasmi līdz tam brīdim, kad to patiesi vajadzēs. Un, kad mani sauc, tad es eju mācīt, bet tā pati neraujos, jo droši vien manas audzēknes, kas tagad redziet, man tur vesels vergu koris pie stabiem, piesietas sievietes pie stabiem un auž tīkliņus, bet smaidot to dara. Kādreiz mācīju arī Iļģuciem cietumā. Adīt mācīju, bet arī tīkliņu saust mācīju Olēnas cietumā, arī puišiem, kas tās ir gar narkomāniju. Tur viņi tika dziedēti un ārstēti, un tad bija interesanti, ka viņi aizrāvās, jo viņiem nebija narkotika, un viņi aizrāvās ar rokdarbiem. Un tad bija tā, ka šie tādi plecīgi vīrieši skarbām sejām auž tīkliņus aizrautīgi. Un tā viņiem bija tāda nodarbība, un varbūt viņiem arī kādreiz noderēs. Tagad Rojā taisot audio gidu, arī runājos ar vietējiem cilvēkiem, bet vēl līdz galam neesmu aizgājis. Esmu uzzinājis, ka mums Kaltenē ir ļoti labi tīklu meistari, pie kuras brauc cilvēki, bet vēl neesmu pie viņas aizgājusi. Un man liekas, ka šeit pie jūrā ir ļoti forši saglabāt šo amatu. Tas varbūt arī vietējais suvenīrs. Un šobrīd tie tīkliņi, man liekas, viņi jau pirms 5-6 gadiem bija modē. Un viņi arī tagad ir modē. Un, tā kā es viņus piedāvāju cilvēkiem iegādāties, tad 101 reizi noklausos atmiņas par padomju laiku, bet jaunajiem cilvēkiem, tiem, kam 30, 40, viņiem nav šis šausmīgais padomju laiks atmiņās. Un tad viņi ar lielu prieku pieņem šos tīkliņus, jo viņi ir ļoti ērti. Jo viņi aizņem ārkārtīgi maz vietas, un tajā brīdī, kad tu pēkšņi saproti, man gribās kaut ko nopirkt, un nav jāņem plasmasas skuli, izvelt savu tīkliņu, un problēma ir atrisināta. Tā kā liels paldies par šo iespēju tik lielam pulkam
mācīt. Jāparāda tīkliņš. Es domāju, ka mums vajadzēja tiešām pa visu piekrasti šo amatu saglabāt. Kur eju, kaut kur saku, un tad ziemā eju gar jūras krastu, piezana Agnija un saka, taisam tādu meistarklasi. Saku, jā, taisam, jo tā, ka kaut kas ir 8 mēnešus tālāk, tad liekas, ka visu var izdarīt, un tas pienācis. Varētu vēl pavaicāt audzēkniem, ko viņas domā, jo reku tur jau zaļais tīkliņš jau dibens sienās ciet. Nu, skatīsimies, ja mums paliks laika, mēs noteikti nointervēsim vēl visas audzēknes, bet pagaidām mēģināsim iet uz priekšu. Vēl visiem gribu teikt, mums šeit ir arī ideju tīkls. Viņš te noteikti paliks muzejā un turpinās gaidīt dažādas labas idejas. Bet šobrīd es aicinu uz diskusiju. Mums ir brīnišķīgi, kā es to saucu, fokusa grupa, jūrmalnieku, kas varbūt dalīsies savā pieredzē un savās idejās, jo ir kaut kā jākustina šī doma. Un tikai runājot, diskutējot un strīdoties varbūt dažkārt mēs varam nonākt pie kaut kādiem interesantiem risinājumiem. Aicinu uz paneļa, klietiņas priekšā, Jūrmalas muzeja direktora Ernestu Svikli. Melžnieci, kur ir iepracējusies tādā kārtīgā zvejnieka dzimtā, un arī brīnišķīga rogadarbniece, kur atkal no savas mammas ir mantojas brīnišķīgas prasmes, Dace Starka. Un tad mums ļoti liels prieks ir aicināt arī jaunu cilvēku šajā sarunā. Latvijas Universitātes vēstures fakultātes 1. kursa studente, jūrmalniece Evelīna Kalve, kas ir arī pētījusi un interesējusies par kaugurciem zvejniekiem drošināts. Un es ceru, ka mums tādu svaigu un dinamisku skatu uz dzīvi arī piešķils brīnišķīgais 36. līnijas šefpavārs Lauris Aleksejevs. Tā, es pats sev arī krēslu paņemšu. Runātājiem lūk Linda iedos mikrofonu, kas ceļos jums par rokām, un pie manis tātad būs mikrofons, ko es varēšu iedot skatītājiem. Ja ir kaut kas sakāms droši, nākat man klāt, es jums došu balsi. Tātad pirms mēs sākam diskusiju un pirms dalībnieki iepazīstina īsumā ar sevi un pastāst varbūt savu saikni ar jūrmalu, ar zvejniecības tēmu. Es gribēju īsumā apkopot anketas rezultātus, kurus mēs burtiski īsi pirms šīs domnīcas izplatījām internetā, lūdzām cilvēkus aizpildīt, un vienkārši, lai tas sniegtu tādu priekšstatu, kāda izskatās šobrīd bilde Jūrmalā. Viņš varbūt ir arī tāds šaurs kopskats, bet viņš sniedz tādu, tātad, kas atbildēja? Atbildēja cilvēku vecumā no 25 līdz 75. Visvairāk iesaistījās diskusijā 35 līdz 45. Apkaimes, no kurām iesaistījās tātad Bulduri, Melluži, Asari, Krastciems, Sloka, Branciems, jeb Braņķu ciems, Vaivari un Kauguri. Bija arī no citām apdzīvotām vietām, kā Mārupas novads, lūk, Anitra no Rojas un Āgenskalns Rīgā. Saikne ar Jūrmalu, tātad, kuri ir dzimuši un auguši Jūrmalā, bija aptuveni 66%, kur bija jūrmalnieki vairākās paaudzēs 33%, jaunie nācēji 13% un pārējie pavisam nedaudzi bija vai nu sezonāli iedzīvotāji vai viesi. Saikne ar zvejniecību bija 70%, un
tiem, kuriem tā tad iepriekšējās paudzēs ir bijuši zvejnieki aptuveni. 70% nav bijusi saikne ar zvejniecību, kas ir svarīgi. Tātad lielākajai daļai mums jau tā saikne patiesībā ir zudusi. 20% no tiem 30 viņiem bija dzimtā, iepriekšējās paudzēs bijuši zvejnieki, un 10 ar padomu laika zvejniecības tradīcijām bija saistīti procenti. Pāris idejas, kas bija cilvēkiem, bet to varbūt tad, kad mēs paši jau ķersimies klāt idejām. Tātad, tagad dod vārdu. Pārbaudīsim, vai vārds jums tiešām tiek dots. Mūsu diskusiju dalībniekiem aicināt īsi par sevi 3 vārdos un savu saikni ar Jūrmalu un tieši šo zvejniecības tēmu vai kultūras mantojumu. Labdien, es esmu Lauris Aleksējos, es esmu dzimis Jūrmalā, kā mēs mēdzam teikt šeit pie sliedēm, Bulduros, 2. māja, tur pa labi. Pirmā saikne ar tieši zivsaimniecību, tā varētu teikt, man bija 1990. gada vasarā, kad pabeidzot šķiet 8. vai 9. klasi. Es nonācu strādāt šeit pat aiz kāpas vienā lielā zivju pārstrādes rūpnīcā, un tas bija tāds vasaras darbs. Es biju, teiksim tā, ietekmēts no saviem vienaudžiem, kuri jau tur bija pastrādājuši, un tiku pie zivju pirmapstrādes līnijas, liela konvejera. Tad 14-gadīgs jaunietis pirmo reizi dienā pārstrādāja ļoti daudz sardīnas un tā tālāk. Tas bija mans, teiksim tā, pirmais piedzīvojums tieši tā. Un jāatzīst, ka tajā brīdī nebija doma iet mācīties, turpināt šo profesiju, bet tālāk mācoties šo, tas noteikti noderēja. Man noteikti ir ļoti daudz ko teikt arī par, vispār par šo visu zivju tēmu un par mūsu jūru, kurā vasarā neko nevar gandrīz vai dabūt, diemžēl. Un šī sezona ir tāda, ka es šodien, starp citu, jūs apsveicu ar ļoti labiem laika apstākļiem, jo visi to ir laikam pelnījuši. Un tas Jūrmalas pilsētas apmeklējums parasti notiek labā laikā, tieši vasaras mēnešos. Un tad Jūrmalas viesi ļoti vēlas, teiksim tā, dabūt un iepazīties ar kaut ko vietēju, tikko nozvejot un sagatavot. Un te ir tā, ka tā sezona ir tāda, kāda viņa ir, it sevišķi priekš zivīm. Ja ir akmensbutis, Pāvilos tā nāk tanī augusta vidū, tad Jūrmalā tiešām ir ļoti grūti kaut ko dabūt, bet toties februārī un martā mēs zinām, kad ir šī visgaršīgākā zivs, kas cepot smaržo pēc svaigiem gurķiem. Vai jūs zinat viņas nosaukumu? Stinte, jā, tas ir tāda, jā. Tā kā Ventspilī viņi tā sauc par stinti salaka, jā, vispār tā ir lašveidīgā zivs, kas ir interesanti. Un tas ir, tā jau ir laikam vējzivs, bet tā ir vējzivs. Bet, jā, un tad mēs, kas esam pamat jūrmalnieki, kas šeit dzīvo un strādā ar lielāko lepnumu, tad, dabūnam no zvejniekiem šīs zivis un cepam un smaržo visa iela. Bet tas notiek ziemā, jo vasarā ir diezgan pagrūti kaut ko tādu dabūt. Ko es varu tikai tā kā piebilst un novēlēt, es gribētu saglabāt šo mantojumu, cik var. Šis muzejs tieši ir spilgtākais piemērs, kad šeit tiek organizētas zivju kūpināšanas, ja, un nāk viesi un skatās, kā tas notiek. Un šīs metodas un šie paņēmieni ir vairāki, bet izsenis, lai zivs ilgāk
būtu, teiksim tā, lietojama pārtikā. Jā, tā noteikti bija augstāka veida kūpināšana, jā, zemākos grādos, lai viņi ilgāk būtu, jā, kā saka, jā, uzglabātos. Un tāpat noteikti arī ir tā vītināšana, kas arī ir diezgan populāra, bet ļoti ar lielu interesi noklausoties vēsturi, stāstu par vēsturi un par tīkliem, varu pateikt, ka tā atšķirība starp 17. gadsimtu un mūsdienām ir tāda, ka toreiz tas patēriņš tiešām bija vajadzīgs tikai mums pašiem. Šobrīd šis patēriņš, es varu teikt, ka ļoti liela daļa aiziet kaut kur nekurienē, diemžēl. Un tā ilgspējība, viņa, diemžēl, tā kā, nu, jā, viņa kaut kur zūd un pazūd. Bet, jā, paldies jums un apēdam zivi, cik nu varam daudz, nu, no viņas pusi nemetam ārā. Nu, to es gribēju pateikt. Es esmu Evelīna, es esmu Latvijas Universitātes vēstures fakultātes pirmā kursa studente. Mana saikne ir Jūrmala ir tīri vienkārša. Es visu dzīvi dzīvoju Jūrmalā, nu, precīzāk Slokā un Kaugaros. Skolas gados man kaut kā aizgāja interese par Jūrmalas arhitektūru, bet vidusskolā izpaudās vairāk tieši Kaugurciema vēsture, sakarā ar to, ka es dzīvoju Kaugaros. Un es veicu 12. klasē, lai tiktu pie vēstures eksāmena, man bija jāraksta pielaides darbs, kas ir pielīdzināms zinātniski pētnieciskajam darbam. Nosaukums bija aptuveni reģionālās preses fiksētās pazīmes Kaugurciema sovietizācijā 20. gadsimta 50. gados. Un veicot šo pētījumu, arī izskatot periodiku no reģionālās preses, kas bija kāds laikraksts, man liekas, viņu sauca Darba balss vai kaut kā tam līdzīgi. Vienkārši tik spilgti parādījās, kā notika kolektivizācija un cilvēki pamazām atteicās no sava tradicionālā dzīvesveida, zivju kūpināšana. Lielākoties beidza pastāvēt, cilvēkus sodīja par individuālu zvejniecību un par zivju kūpināšanu. Bija viens piemērs, kur nepateikšu vārdu, bet tā bija Broņislavas kundze, kuru aizturēja no savām mājām, tāpēc, ka viņas dzīvoklī atrada 110 kilogramus neapstrādātu zivju. Jā, nu, tāda ir mana saikne. Es veicu šo pētījumu, un es domāju, kamēr studēšu, es kursa darbos, bakalaura darbā turpināšu aptuveni pētīt šādu pašu tēmu. Bet kā tu varētu raksturot savu interesi jauniešu vidū Jūrmalā? Kāda ir tā tendence? Tu juti tā, ka tu atšķiries no pārējiem interesēties par vēsturi, vai tomēr visiem ir sava daļa interese par šo jomu un labprāt varbūt vairāk iepazīt vietējo mantojumu? Es tieši jutos īpaša, tāpēc, ka vienaudža vidū es nejūtu to interesi par to, kas bija, kāpēc un kur tas viss pazuda. Es tiešām tikai ar dažiem no saviem klases biedriem un vienaudžiem varu parunāt par šo tēmu, tāpēc, ka tiešām neviens neinteresējas. Īsti neviens nav aizgājis. Patiesībā skolas arī būtu svarīgi iesaistīt kādās izglītojošās programmās, lai jaunieši vairāk vien iesaistītos projektos vai savādāk apgūtu. Jā, nu tas ir pedagogu darbs īstenībā. Tas īstenībā var pateikties savai bijušajai klases audzinātājai, kas iesāka visu to manu interesi ar to, ka man lika taisīt prezentāciju dizainā un tehnoloģijās par to Jūrmalas arhitektūru. Tur tas arī sākās. Labdien! Es esmu Dāca Starka, amatniece, māksliniece, pedagoģe Jūrmalas mākslas skolā. Un arī šeit es esmu vairāk kā ieprecēta persona zvejnieku dzimtā, kas Jūrmalā ir bijusi jau, es skatījos Pētera Beldes grāmatā, kad jau 18. gadsimta sākuma grāmatā šī dīķu dzimta jau ir vairākās gan dubultos, gan majoros, gan slokā. Un šī dzimta man neļaus samelot, ir arī mani radinieki. Šeit nodarbojās ar zveju jau vairākus gadsimtus. Bet
konkrēti arī vairāk es par to varu pastāstīt, jo es esmu iepriecēta šajā dzimtā, un žēl, ka nav vīrs mans klāt. Viņš varētu varbūt vairāk pastāstīt tīri par šīm zvejas tradīcijām, jo viņa dzīve ir īstenībā vienmēr bijusi saistīta, un viņš vēl joprojām, jāsaka, ne Jūrmalas teritorijā, bet teritorijā pie Pāvilostas arī mēdz mest tīklu, un tās zvejnieka asins nekur neļauj pazust. Un tādēļ arī es varu pateikt, cik tas ir ļoti neprognozējams amats, jā, kurā tu nevari tā kā uz veikalu aiziet pēc zivīm. Visu vasaru var nebūt gandrīz nekā, vai tu ieliec tīklu, un tajā ir divas mazas butītes, jā, un vairāk šī zveja ir tiešām šis rudens un ziemas laiks, kad varētu arī kaut kas būt, bet tad arī tie laika apstākļi ir tik skarbi, kad jūrā bieži vien ieiet vispār gandrīz nav iespējams, ja tu negribi riskēt nopietni ar savu dzīvi un dzīvību. Tā kā, tā saikne man ir tīra, un arī šīs muzejs ir daļēji, man jāpiemina atkal mans vīrs Zigurds, kurš viņa dēļ varbūt arī šis muzejs vēl pastāv, jo viņš bija kādreiz šī akcija sabiedrības jūras līdz struktūrā. Un kad šis akcijas sabiedrība dažādu apstākļu dēļ beidz pastāvēt, tad arī šo teritoriju bija iekārojuši cilvēki, kas vēlējās šeit varbūt citus plānus, un viņam izdevās viņu pasargāt un iekļaut paņemt kā pašvaldības paspārnē un muzeja sastāvdaļu. Tā kā liels paldies viņam. Mans vārds ir Ernests Sviklis. Jūrmalā dzīvoja arī mani senči, gan jāsaka, viņi mazāk bija saistīti ar zvejniecību, bet vairāk ar citiem amatniecības veidiem, profesijām. Mans šī brīža darbs, un šeit es esmu kā muzeja pārstāvis, un šī brīža darbs līdz to saistās vairāk tieši ar kultūras mantojumu saglabāšanu, kas, manuprāt, mūsdienās ir ārkārtīgi izaicinošs jautājums. Jo, kā jau iepriekš tika minēts, ir tas jautājums, vai tad, ja tu interesējies par vēsturi un gribi nodarboties ar vēsturi, vai tu esi viens no daudziem, viens no visiem, vai arī drīzāk tu jūties vientuļš kaut kādā mērā. Un jautājums, kas mani nomoka, ir, vai tam ir tā jābūt, vai arī tas vienkārši īstenībā mūsdienās ir normāli. Jo kur ir teikts, ka visiem ir jāinteresē vienai un tai pašai lietai, galvenais, lai ir pietiekami stingrs kodols ar cilvēkiem, kam tas interesē un kas ir gatavi veltīt savu laiku un uzņēmību, lai saglabātu šo mantojumu. Un tajā ziņā man liekas, ka liels prieks redzēt šeit šodien tik daudz cilvēkus, kam tas interesē dažādos griezumos. Tā kā atvērti priekšlikumiem. Man prieks dzirdēt. Īsnībā jau caur jūsu teikto parādās tāds savu veidu spektrs. Diezgan daudz arī iezīmējas problēmas, jeb aspektu, no kuriem uz to visu skatīties. Bet mēs dzīvojam šodien. Mēs dzīvojam tagad. Mēs esam tā Jūrmala, kas elpo tagad. Mēs esam tiešām, patiesībā liela daļa jūrmalnieku dzīvo tādās progresīvās intonācijās, tā varētu teikt. Un kā šo mantojumu, kā jūs redzat, jūsu idejas, kā viņu iedēstīt, kā viņu nest tālāk, kādi ir tie rakursi, kā mums uz to skatīties. Jo, piemēram, arī runājot par to, kad varbūt tas ir tāda kultūra vēsturisku vērtība, tā interesē pāris cilvēkus, bet kā šodien spīdēja acis visām meitenēm, kas auda tīkliņus. Tas ir, es nezinu, viņām būtu jāiznāk tagad arī jāatrādās. Un viņas sēž daža labi jau no 11. ja šeit. Un tīkliņš ir gatavs, bet pacietība ir pietikusi un šī lieta nav mesta nost un tiešām patīk. Ir kaut kādas formas noteikti, kā mēs to varam ienest mūsdienās. Un varbūt tieši šajā dinamiskajā virzienā es gribētu mūs mazliet ievirzīt, kādas ir tās jūsu sajūtas, kāds ir tā jūsu vīzija, jeb redzējums, jeb varbūt no savas puses pienesums, ko jūs redzat, kā
tas varētu notikt? Un otrs jautājums uzreiz vienlaicīgi. Kā jūs saskatāt kaut kādu institūciju lomu? Cik daudz tur būtu jāizrāda iniciatīvu uzņēmējiem? Cik daudz vajadzētu izglītības iestādēm iesaistīties? Cik daudz dažādiem apkaimju NVO var būt aktīvāk darboties un veidot kaut kādas vietējas norises pasākums? Cik daudz pašvaldībai? Šādā griezumā. Tad Aci, tev tas mikrofons ir tas sāks. Es esmu tikus pie mikrofona, tad arī sākšu. Jā, protams, to nākotnes vīziju es redzu tā, ka vairāk varbūt šo var nevis jauniešiem un bērniem un cilvēkiem kā caur faktiem, bet kā caur sajūtām. Tās ir tās sajūtas, ko mēs gan garšas sajūtas, gan vizuālās, gan arī muzikālās, gan taustas. Tās ir tās, kas paliek. Un šeit ir ļoti labs piemērs, un šeit ir tiešām brīnišķīgs pasākums, kurā var daudz no tā redzēt, kā tam būtu jānotiek, un arī šī tīklu prasme, tīklu darināšanas prasme, man ir jāatzīstās, kad man bija šis pludiņš stikla jāiesien tīklā. Es nemācēju to darīt, kā tas bija jādara pēc senču metodēm. Es viņu iesēju tā, kā es mācēju pēc makramē metodēm. Tā kā man arī būtu daudz ko mācīties un tīri caur šīm sajūtām. Un varbūt, kad, protams, iesaistoties, tur vajadzētu gan institūcijām, gan mēs varētu es pasniedzēju mākslas skolām projektu vadītāja, arī mēs kaut ko varētu darīt jaunās paudzes iesaistē. Es jau tagad redzu, piemēram, šī nākoša pēc gada mums būs atkal Marīnas bienāle, un šeit arī var šo tīklu tēmu un zvejniecības tēmu arī pacelt šajā. Dace Ziemeli ir arī bijuši pie šī konkursa šūpuļa, ja, un bērnu, jauniešu konkurss varētu būt arī šie zvejnieku stāsti, jo šādi darbi ir arī parādījušies jau iepriekš, un tad, kad pedagogs sagatavo to tēmu, tad vienmēr ir tā, ka viņš stāsta par šo vēsturisko piesaistu un kā tas ir noticis, un bērnos tas atstāja rezonanci, un tad caur savām izjūtām viņi, protams, to atkal, tagad moderni teikt, reflektē, bet atdod atkal atpakaļ, un tas tad vienmēr ir tās sajūtas nostiprinās, un viņi atcerēsies, kad šeit dzīvoja zvejnieki, un viņi arī vēl dzīvoja, katru dienu ejot uz jūru, redzu tās zvejas laivas, kuras gan pārsvarā visu vasaru stāv krastā, bet viņas kādas 5-6 ir, un vakaros pa tumsu viņi atkal ziemā velk tos tīklus ārā, tā kā tā tradīcija viņa vēl dzīvo, un viņus varbūt arī būtu jāapzina, un šos cilvēkus, jo arī viņi nāk no šīm senajām dzimtām, un varbūt ir arī kādas vietas Jūrmalā, kur ir vēl šie ledus pagrabi vecie, kas bija zvejnieku, kā viņi glabāja šīs zivis, un Mēluži kā viena no vietām, kur bija šī tradīcija, arī šī kolhoza uzvara un jūras līča dzimtā vieta ir Mēluži, jā, un tur arī daudzi ļoti, varbūt, ka ir vēl cilvēki, kas kaut ko varētu arī pastāstīt. Nākošais. Es ņemšu savu piemēru. Protams, es uzskatu, ka visam būtu jāsākas izglītības iestādēs. Pedagogi, arī caur dizainu un tehnoloģijām var kaut kā aiziet līdz Jūrmalas vēstures punktam. Paši vēstures skolotāji varētu vairāk pievērsties šai tēmai. Man personiski visi vēstures skolotāji īsti par to nerunāja, tieši dizaina skolotāji to tēmu pacēla un to interesi piestiprināja, teiksim tā. Bet, būtībā, jā, tradīcijas ir palikušas, viņas vienkārši ir jāpaceļ caur žurnālu rakstiem, laikrakstos par to var rakstīt, to var arī televīzijā kaut kādu segmentu uztaisīt. Vienkārši būtībā tā tēma ir jāpaceļ. Es varu tur daudz vispār, bet ja mēs par skolu un izglītību, tad tas ir acīm redzami, ka es savas zināšanas esmu dabūjis, kā teikt, mantojis no saviem vecākiem un vecvecākiem, un tās ir šīs tradīcijas, ja? Bet ja mēs runājam par mūsdienām, tad nevar nepieminēt arī šī brīža izglītības iestādes,
kas sagatavo varbūt tieši manas sfēras darbiniekus topošos, tad mans aicinājums laikam arī ir visiem zvejniekiem, ja kāds šeit kaut ko noķer un viņam nav kur likt, tad aiznest uz pavāru skolu, lai tas jaunietis redz, kā izskatās vesela zivs, lai viņš viņai var pieskarties, lai viņš viņu var izfilēt, lai viņš viņu var sabojāt. Ja? Varbūt, es nedomāju, ka tīkliņš izdodas no pirmās reizes, ja? Viņš varbūt arī neizdod. Izdodas, jā, bet ja viņš neizdosies, viņu vismaz var atpīt. Kā saka, bet maltā gaļa atpakaļ nemaļās. Ja? Un te ir tā, ka bieži vien atnākot jaunietim ar 4 kursu izglītību un diplomu, viņš pirmo reizi pieskaras veselai zivī. Un tas ne tikai uz zivi tiek attiecināts, jo šī brīža izglītības sistēma neparedz nodarboties ar zivju tonnām un pārstrādāt viņas pie sevis skolas virtuvēs. Un tā ir tikai, kā saka, viena daļa, ko es vēlējos pateikt, bet ja mēs paskatāmies tālāk, tad šobrīd vispār pasaulē ir tāda kustība interesanta, un viņi ir šefpavāra aizsākta, kā viņi saucās Zero Mile, tas ir no 0 jūdzi, jo tuvāk produkts ir nācis līdz šī produkta sagatavošanai un pirmapstrādai, jo labāk. Un daudzi izvēlas tieši iet šobrīd mežā un atrast brūklenes vai sēnes. Man ir ļoti spilgts piemērs tieši ar mani pašu un mūsu restorānu, ka ir tāds zvejnieks Juris, kurš izairē ar savu laivu ārā un restorānā sēž viesi. Viņš sāk bērt tās zivis ārā, tā tīkla lasīt, un tie viesi tā kā traki vienkārši kļūst. Un viņš saka, man vajag, man gribās, un tā. Un tas ir tas, kas piesaista noteikti, un jā, tieši varbūt kā atrakcija tas ir viens, bet otrs ir tas pa taisnos pānas, jā, tātad tā zivs nekur nav stāvējusi, viņa nekur nav bijusi ne saldēta, ne sālīta, viņa ir vienkārši svaiga laba zivs. Un jā, saglabāt šīs tradīcijas un vienkārši nest viņas tālāk pasaulē un gaidīt viesus, lai mēs varam dalīties savās tradīcijās. Jo vienmēr ir tāds retorisks jautājums, kas tad ir svarīgāk. Tu mēģini radīt Latvijas garšu vai Jūrmalas garšu ar visas pasaules pieejamiem produktiem, vai tu izmanto vietējo produktu pēc iespējas tuvāk nākušu, jā, un piešķir viņam pasaules garšu. Jā, es tad teiktu, tad svarīgāk būtu atbalstīt šos cilvēkus, kas šeit paši kaut ko izaudzē, jā, noķer, nozvejo, jā, un piešķirt viņam pasaules garšu. Bet Jūrmala kā pilsēta ir vienkārši unikāla vieta, jo nepavēlti ir vesels rajons, kur ir ogu vārdos sauktas ielas. Tas nozīmē to, ka šī augsne priekš zemenēm ir vienkārši labākā. Ja, un mums ir garšīgākās zemenes, kas šeit apkārtnē ir sastopams. Es runāju par melžiem, asariem, vaivariem. Tuvāk upē, protams. Jā, paldies. Sākumā varbūt ar mazu komentāru pēdējiem teiktajiem. Man ir diezgan grūti varbūt par zivju lomu komentēt, jo pamatā es esmu patērētāju pozīcijās šajā jautājumā. Par zemenēm savukārt jūras malā vispār tā ir cieša parādība, ja mēs skatāmies lauksaimniecību ar zvejniecību. Jo tieši atkritumu produkti no zvejniecības bieži vien ir labākā lieta, ar ko var bagātināt lauksaimniecību. Vismaz vēsturiski. Man liekas, ka tik jau pateikts ļoti daudz idejas par to, kas ir vajadzīgs no manas skatu punkta vai no manas institūcijas skatu punkta. Droši vien svarīgi pieminēt to, ka saglabāšana laikam ir pirmajā vietā liekama kaut kādā mērā, jo pretējā gadījumā pēc tam, kad mēs būsim gatavi kaut ko no jauna apgūt vēlreiz vai pie kaut kā atgriezties, nebūs vairs pie kā atgriezties, ja nebūs izdevies to saglabāt. Līdz to tā saglabāšana šodienā, vēstures liecību fiksēšana, runāšana ar cilvēkiem, kamēr viņi vēl dzīvi un gatavi ar mums dalīties, tā, manuprāt, ir absolūti nenovērtējama lieta.
Bet otra lieta, ko es gribētu akcentēt, laikam ir neatkarīgi no tā, kas ir iniciators, vai tā ir skola izglītības sistēmā, vai tās ir institūcijas kā muzejs, bibliotēka, vai tā ir pašvaldība, kas nāk ar savu pasūtījumu, kas īstenībā bezgalīgi svarīgi, tāpēc, ka ļoti grūti kaut ko darīt tad, ja tevi neatbalsta un ja no tevis to neprasa. Manuprāt, neatkarīgi no tā ir svarīgi visiem, kas ir iesaistītās personas, ļoti bruņoties ar pacietību un distancēt sevi no vilšanās sajūtas. Jo ņemot, piemēram, skolu, lai vēstures skolotājs nezaudē deksmi, ka no 200 skolēniem vienam, piemēram, ir interese, un tā ir normāla proporcija. Tas nav nepareizi, varbūt pēc būtības, bet man liekas, ka ir jāstiprina tie cilvēki, kas ir šīs tradīcijas nesēji, kas ir šie vienalga skolotāji, amatnieki, žurnālisti, vienalga, kas ir tie, kas to dara. Noteikti. Es viņus pie amatniekiem laikam nepamatoti pieskaitīju, piedodiet. Vēsturniekus savukārt laikam pieskaitīju pie pedagogiem, zinātniekiem. Jo man liekas, ka tā ir tāda būtiska lieta, ka ja cilvēks, kas to aktīvi dara, nezaudē deksmi un interesi tajā brīdī, kad viņš saprot, ka ir 0,5% interesantu vai kaut kā tam līdzīgi. Un ja viņam izdodas tam skolotājam, varam drusku parēķināt 200 bērni, tās ir 7 palielas klases, statistiski rēķinot. Ja no 7 klasēm skolotājiem ir viens cilvēks, kas iestājas vēstures fakultātē vai viens, kas sāk nodarboties ar amatniecību, es jau domāju, ka tas jau ir ļoti labs rādītājs un skolotājs var priecīgi sist sev uz pleca. Un ja mēs saglabāsim sevī to prieku par mazām uzvarām, tad varbūt mums arī izdosies saglabāt lielas lietas. Jā, man patika doma, kas iezīmējās arī runājot par šo te Zero Mile. Tā tad šī te ir uzņēmēja darbība, kas ap sevi nodrošina tādu kā cirkulāciju un iespēju tai prasmei saglabāties, dod tādu kā iemeslu, pamatu, kas, man liekas, būtu ļoti skaisti un būtu jāskatās, kā to atbalstīt un stimulēt un veicināt, jo tas ir tas nākamais jautājums, ko es gribu jums visiem uzdot. Kā šo, nezinu, tā teikt, kā vai pārdot, bet kā mūs redz no malas. Jo viena lieta mēs tagad izgājām cauri, kā pašiem šo nepazaudēt. Jau tika iezīmēts, ka arī šis kulinārais, viņš palīdz mums sevi novērtēt sevi, to savu vērtību prast pasniegt, bet tas ir tiešām ļoti būtiski, jo daudzi brauc uz šo pilsētu, viņi ierauga kurorta mantojumu, kā prast viņiem ieraudzīt, viņiem pārdot, jeb sajust ļaut arī šo mantojumu. Varbūt to tā īsos vārdos, un tad ķeramies klāt pēdējiem jautājumam par to, 3 lietas, ko būtu jau jādara tagad, vai katram no mums, vai pilsētai kopumā. Man ir jādomā. Es varu... Jā, laikam ar tām 3 lietām varbūt var sākt. Jā, vienalga. Es teiktu, ka kopā strādājot un dzīvojot šajā pilsētā, mūsu pilsētā, jo man ir paveicies, ka es arī šeit dzīvoju un esmu dzimis un arī strādāju, tad ciešā saiknē tieši ar šo mantojumu saglabāšanu, tā skaitā tas arī ir Jūrmalas muzejs un pilsētas administrācija, kura noteikti tam var pievērst ļoti lielu un varbūt pastiprināt uzmanību. Ja? Es laikam pateicu tās visas 3 lietas vienā lietā, bet skaidrs, ka viss sākas no mums pašiem, jā, kā mēs to visu uztveram, bet ir vajadzīga varbūt iespējams šī tieši pilsētas palīdzība, un tieši pat nevis politiskā, bet vienkārši rīcības palīdzība, lai pieņemsim tieši, teiksim, šis jaukais muzejs, viņš ir ļoti sen, ja? Un viņš, paldies Dievam, ir saglabājies, un viņš ir šeit, un nāk cilvēki, un viņi to redz un to novērtē. Ja? Tas ir viens no sasniegumiem, bet tā vēl var vēl. Un attīstīt to visu, un es šo vārdu pasaulē, un, kā saka, cirst akmenī.
Jā, jo, kad būs akmenī iecirsts, tad tas tā nepazudīs. Un tas ir tā no manas puses, laikam. Nu, man ir, teiksim tā, jā, es arī uzskatu, ka jāsāk pašam savu. Man ir tā, ka es neesmu, man nav vecākas paudzes prasīt, kas bija mūsu ģimenē, ko mēs darījām, bet jā, no manas puses es pētīšu tālāk tēmu, es pacelšu šo jautājumu un tiešām, ja sāk ar sevi, tad arī apkārt parādās interese, kad es uzrakstīju savu pirmo referātu, ko es nodevu pulciņā, tad sāka mani draugi par to runāt, un tad daži no maniem draugiem, kuriem vecās mātes vai vēl kādi radi ir dzīvojuši Jūrmalā jau kopš pagājušā gadsimta, tad viņi savā starpā sāka par to runāt, tā ka, jā, tas, ko mēs varam darīt, vienkārši pacelt jautājumu, runāt par šām tēmām, un, nezinu, lai to priekšstatu turistiem par to, ka mums ir vēsture, viņi ir saglabājumi, tas ir liels mantojums, jā, arī par to ir vienkārši jārunā. Nezinu, uztaisīt kaut kādu stendu, kā piemēram Kauguros ir pie kultūras nama ir tas stends ar to, ka maršruts tur un tajā rajonā notika tas un tas tajā gadā, tādus var izlikt vairāk, bet jā, vienkārši tēma ir jāpaceļ un viss. Jā, man arī, ja es sākšu varbūt ar šiem 3 punktiem, protams, tas ir būtu jāskatās nākotnē, pagātnē, jāpiefiksē šie vēl saglābjamie materiāli, fakti, ko mēs varētu iegūt, un jāparaugās, kā tas ir mūsdienās, ko mēs no tā varam atrast un kas ir būtu interesants, un arī skatieties nākotnē, kā mēs to varam atkal varbūt pat attīstīt tādā virzienā, kas būtu pieņemamāks mūsu jaunajām paudzēm un cilvēkiem, kas dzīvos turpmāk. Un tiešām, nekas nav skaistāks par tīkliem, kas ir no rīta izžauti šāvēties, jā, kad saule viņos iespīd. Un, es domāju, ka kaut kādas tādas vizuālas liecības arī būtu, man vienmēr mēs esam ģimenē runājuši, kad Jūrmalā mums ir dažādi pieminekļi, ir pieminekļi Čiekuram, un kā man vīrs smējās, Čiekur, protams, Jūrmalā ir vairāk nekā zvejnieku, bet būtu arī, būtu labi, ja būtu piemineklis zvejniekiem, kas te ir dzīvojuši gadsimtiem, un šeit pie jūras līča kādreiz bija tāda plāksne pa šo ceļu uz priekšu metālisti, kur arī bija šie zvejnieku tēli. Viņa visā šajā jukuma laikos laikam nokļuva kādā privāta īpašumā, bet būtu, es domāju, šīs zvejnieku piemineklis arī kā vizuāla liecība, kas atgādinātu dienā, kad šeit ir zvejnieku ciemi bijuši, un tas būtu ļoti vērtīgi. Un, protams, jā, šī vēstures saglabāšana, kurā varētu arī piedalīties gan es pati, apzinot šo dzimtas, kas varbūt mums vēl ir šeit man tuvumā. Tas viss būtu jādara turpmāk. Jā, laikam ar to, ko beidzāt, to es sākšu par saglabāšanu. Ir jāturpina tas, kas jau tiek darīts, jo principā liecību vākšana, intervijas ar bijušajiem zvejniekiem, tas jau pamazām notiek, vienkārši tam būtu jānotiek droši vien intensīvāk. Par pieminekli zvejniekiem savukārt es gribētu teikt, ka mēs šobrīd atrodamies piemineklī zvejniekiem lielā mērā, jo varam diskutēt par pieejamību, varbūt iespēju iedzīt autobusu tuvāk vai vēl kaut ko tam līdzīgu, bet īstenībā vieta ir. Tā kā jāpiekrīt iepriekš teiktajam par to, ka ir vienkārši ir jāroka. Jo jebkurai lietai, jo vairāk mēs par to runājam, jo proporcionāli lielāk ir iespēja, ka cilvēkiem kādam tas būs interesanti un ka viņi tajā iesaistīsies, jo zināšanas jau nosēžās pamazām. Tas, ko vienīgi vēl es gribētu piebilst, ka, lai cik mūsdienās būtu liela nozīme mārketingam, mārketings nevar pārdot to, kam nav satura. Līdz ar to nedrīkst, domājot par tālāku popularizēšanu un visu pārējo, nedrīkst atmest to, kas ir šī pētniecība. Man ir milzīgs prieks
redzot Brīvdabas muzeja ekspertu, kas šobrīd nodarbojas, teiksim, ar šo pētniecību, vai mūsu muzeja pētnieci, kas ar to strādā, jo tad ir daudz vieglāk šo ideju pārdot, daudz vieglāk šo ideju saglabāt, daudz vieglāk nest no jauna, ja ir šī te saturiskā puse kārtībā. Tā ir lieta, ko daram un jādara. Nu, laikam jāliek šī ilgtspēja visam pamatā. Tā tad gan par to, kā mēs patērējam dabas resursus, gan par to, kā mēs kaut ko saglabājam, nesam nākotnē. Un tiešām vēl es tikai ātri izlasīšu idejas, kas mums bija ienākušas anketās, kas absolūti arī ilustrē to, ko jūs jau minējāt, attīstīt regulārus linuma darināšanas paraugu demonstrējumus Jūrmalas Brīvdabas muzejā, izstrādāt vietējos suvenīru tīkliņu ar Jūrmalas simboliku. Caur izstādēm darbnīcām īpaši skolēniem ģimenēm. Vairāk sadarboties ar skolām, viņiem Jūrmala asociēs tikai turismu un atpūtu. Apkaimēs rīko tematiskus pasākumus, uzsvers uz apkaimēm, nevis lieliem masu pasākumiem. Jāveicina piekrastes zvejniecība. Pulcinēt jūrmalniekus jūras krastā, darot darbus kopā, kā to darīja senatnē, mainoties zināšanām, ejot zvejā un pēc loma gatavot uz ugunskura zupu vai kūpinātas zivis. Tas būtu vesels dienas vai vairāk notikums. Nu, man liekas, arī sajūtas jau tas iedod. Un es tiešām gribu jums pateikties par šīs dienas sarunu, jo es arī piekrītu, ka ir jārunā, tas ir pirmais solis, un ir par to jārunā, kur vien var un cik vien var, un arī dažādos aspektos tas ir jāceļ, un šīs dienas diskusiju, tā teikt, inicijēja, jeb veidoja Jūrmalas amatnīca, un mēs arī apņemamies, kad mēģināsim pēc iespējas šo tēmu attīstīt un aicināt amatniekus, un ja ir kādas idejas uzņēmējiem vai vēl kādām, varēsim ar mieru sadarboties, bet pirmkārt, paldies, ka tas jums rūp, jo, kad es uzrunāju, tiešām es vadījos pēc sajūtām, kad es aicinu cilvēkus, kuriem tas ir svarīgi, un tā arī es jūtu to atsaucību. Mums ir jādeg par savu pilsētu. Es domāju, mums ir jārūp arī šim mantojumam, un tad atradīsies veidi, kā to nest nākotnē, atradīsies formas, un gan tās varētu būt laikmetīgas vai senatnīgas no dažādiem aspektiem, bet es ticu, ka tādā gadījumā šī lieta nepazudīs. Tā kā liels paldies jums. Vēl idejas noteikti mūsu tiešraides Facebook kontam varat pievienot komentāros, ja ir vēl kādas. Šeit klātienē būs zvejas ideju tīkls. Un visiem šīs dienas runātājiem un diskusiju dalībniekiem jums neliels paldies grāmatas formātā. Arī daļa no mūsu mantojuma, kas vairāk saistīts ar arhitektūru, kā jau te izskanēja, ka tā arī ir liela vērtība pilsētai. Paldies. Mums vēl ir divi brīnišķīgi runātāji, jā. Paldies! Un Anitra, protams, tagad jānāk atrādīt visus linuma darinātājus. Paldies tev liels, ka atbrauc no pašas rojas. Es nepateicu, ka es taču Jūrmalā dzīvoju daudzus gadus Lielupē un Bulduros. Nu, kā jau te tik minēts, viss taču tad dzimuši tepat Bulduros. Jā, es vēl gribētu aicināt, varbūt ir vēl kādam no skatītājiem kāds vārds, ko minēt. Varbūt kādam ir kaut kas vēl piebilstams, ja mēs varam finišēt šobrīd. Gaidīšu jūs komentārus, un noteikti šo tēmu mēs vēl turpināsim, jo novembrī ir plānota plašāka konference, kur jau diskutēsim visa reģiona kontekstā, pieaicinot arī Tukuma novadu un Latvijas Nacionālo kultūras centru, un varbūt arī dalīsies pieredzēs no citiem līdzvērtīgiem projektiem. Aicinu sekot līdzi, bet paldies par šo pirmo sarunu, jo pirmā, kā jūs zinat, ir tā vissvarīgākā. Tā kā paldies jums, lai mums izdodas!